Sveiki, man skatītāji! Svētdienas diena, un mēs atrodamies trasē 333. Un kā šeit notiks? Šeit notiks testa braucieni. Pieteicos Hondas testa braucieniem. Viens ir Afrika Twin, un otrs ir Hornets E-klačs. Maksā 20 eiro. Viens brauciens 15 minūtes ilgst. Un tiks ziedots labdarībai visu šī naudiņa. Lūk, nezinu, tad redzēsim, ka braucies ar mašīnu, tā kā varētu ar moci braukt, bet tāpēc, kad man atpakaļ ceļā jāiebrauc ir depo. Un šīs tās jānopērk. Šīs tas ir cementa maisi. Lūk. Tā kā kaut kā šā notiekās viss šitas pasākums. Lūk, pagaidām. Kas tur notiekās, bišķi nerozēji. Jauns paliek, jauns. Un cenas līgumā tur arī fakts tāds kādi ir. Tur viens tik tur 11,000, pēc tam es tev līgumu parādīšu. Pirmais ir DCD, Afrika Twin. Jā. Un no motocikliem, kas tie ir? Tas ir Transalps, XC 500, arī CX. Pēc tam es jums bildītas arī parādīšu. Un tā viņi tur izzinās. Pa lielam, jā, kā virsū es tev īso pastāstīšu. Sajūga nav. Atceramies, sajūga nav. Jā, Ceļam klāt. Draivā mēs ieslēdzam šitā, bremzi nevajag turēt, laižam vaļā. Viņš nebrauks tā kā mašīnas automāts, viņš stāv. Pirmo aplīti izbrauksi draivā. Viņš slēgsies ātrāk. Tā, ABS ir ieslēgts, piektara ir hārdā. Šitas ir draivs. Viņš būs varbūt mazlietiņ tups. Pirmo aplīti izbrauksi, pieradīsi pie viņa. Tepat pie karoga nometīsi mierā, piespiedīsi vēlreiz, viņš parādās sporta režīmu, ja? Tajā brīdī viņš griezīs ilgāk. Un viņš vilks ātrums ilgāk. Jā, pilnīgi pareizi. Tā kā pa lielam ir tā, kad izbrauc viena aplīti draivā. Tagad slēdz sportiņā, vēlreiz D burtiņā, jā. Tagad viņš griezīs ilgāk. Gaidīsim Hondu Hornets E-klačs. Nu stāst. Kāpjam virsū, darbinam iekšā, roku turam šeit, paņemam sānu pēku nost un minam ātrumā un dodam gāzi un visu. Slēdzam bez sajūga. Nav uz maziem, lieliem apgriezieniem, uz augšu, uz leju, pilnīgi vienalga. Bez sajūga. Elektroniski, kā jūs pieskaraties pārslēdzējam, viņš piespiež sajūgu. Automāti. Jā. Tagad tas pusautomāts varētu tā teikt. Jā, apnīk, grib pabraukt vienkārši kā ar parastu motociklu un slēgāt tos spaidītos sajūgu. Vienkārši piesatīsiet sajūgu. Izdisīs šī te manuālā režīma. To arī var noņemt vispār nost. Tad jūs strādājat tikai ar krosīti un
sajūgs. Bet, ja interesē šī sistēma, šo vispār neaiztiek. Vispār. Vajadzēja noskrūvēt īstenībā. Toši noskrūvēšanā. Ne? Es nezinu. Bet tā doma, jā, to sajūgu nevajag. Vienkārši liekat ātrumā, dosiet gāzīt, viņš pats brauks uz priekšu, pats elektroniski laidīt vaļā to sajūgu. Bailīgi, piekrīt pirmais. Un var mazos apgriezienos slēgt uz augšu. Tas nav kā tikai, kad šifters lieliem apgriezieniem. Šeit ir mazos apgriezienos mierīgi var pārslēgt bez sajūgu. Uz augšu, uz leju, viss strādā un nav problēma. Tad 3 aplīšus uztaisīs, ja kaut kādi jautājumi, es stāvēšu tur, piestāstu pie manis. Ja nekādi jautājumi nav, tad es domāju, kāds vēl 2-3 mierīgi var gulēt. Labi, pamēģināsim. Jā. Gribās spaidīt, jā? Paņem lūdzu to. Jā. Traucē. Viens, kas traucē, otrs, ka tā ķepa ir pa zemu. Man tā kāja ir stipri izblocīta. Nu jā, jāmin. Jā, nu. Bet to slēgšanos jau normāli uz pedāļi jākāp viņam arī. Viņam, nu kā jau Hondai, normāls tāds mīniens cēliens, tā maiga nekas nebūs. Es nezinu. Tā kā mierīgi uz leju, jā, pirmā un viss. Jā, viņš reāli ceļ. Viņš 650, jā? Viņš reāli ceļ, viņš ceļ 4. un, bez problēmām viss. Nu labi, priekš manis vajadzētu to ķepu bišķi pieregulēt augstāk, lai tas ir tā saprotams. Bet pats princips, ka bļāviens vienkārši pieķeries cepa un viņam pietiek izspiest sajūgu, lai tu pārskatot. Un, nu jā. Tad, kad tu apzinies, tas ir vienkārši reāli bļēns, tas ir. Nu visu un to ar robiem, it kā. Tas ikdienai ērti. Par ikdienu nezinu, bet, nu. Bet jā, viņš ir reāls velosipēds tāds, nu tāds. Bišķi lielāks nekā skūters, bļēns. Daudz patīk. Tas vajag. Jā, tas jau vajag. Dāks, nu beidzās testa braucienu. Maš kā DV vēl pamēģināt 350, nezinu. Nu lūk, un kaut kā, nu lūk, šie cilvēki sāk vākties. Nu lūk, labi, dosimies tālāk. Rezumē būs bišķi vēlāk. Degls starp citā Yamaha pa 400 eiro. Mēs nopirkām pagājušajā gadu un činījām un taisījām. Un reka viņam brauc. Izrādās uz priekšu arī. Nu, šogad nopirkt jaunu akumulātoru, jo vecais bija nosprādzis. Nu, lūk, kaut kā tā. Esmu atpakaļ savā garažā. Nopirku šitādu štruntus un betonu. Tas būs bišķi tētā. Un verandai bišķi. Un piebetonēšu tur to galu augšā. Tā, lai varētu pabeigt to sienu vienreiz. Kas par šīs dienas braucienu? Pa lielā man viss tas pasākums patikās. Jā, es izbraucu 2 reizes. Vienkārši to naudiņu arī iedevu keponu. Es paņēmu breloku, bet breloku es paņēmu Jurkam. Viņam ir Honda. Nu, lūk, tīri tikai tāpēc, lai viņam būtu tāds suvenīrs. Nu, lūk, man iedevu
Un viss tā naudiņa tiešām tos 40 eiro par visiem braucieniem iemet kastītē, ja, kas ir labdarībai. Vēl man iedeva žetonu, tas ir pusdienām, un varēja ēst, bet dzert kafiju, tēju pa brīvu, ja, cik lien iekšā. Es to žetonu atdevu atpakaļ, jo negribēju ēst. Ko es tur brēnstu? Lai jau tiek kādam citam. Lūk, motocikli. No 2, kuriem es braucu, ja, Afrika Twin man patika vairāk. Viņai gada cena, ja, lūk, šeit ir rakstīta 20,000 vērtībā, ja. Un otrais, ja, man bija nepilni 10,000 e-klači. Lūk, viņi ir liela, viņi ir jaudīgi, viņi ir mīksta, ja, viņai tā piekaras, tā saprot, kad elektroniski regulējās, ja, tur viss, tik smalki es neskatījos, ja, bet, jā, varēja tur regulēt tā piekara. Un viss pats pa sevim, ja, viņi ir tādi, forši, un tie ātrums slēdzās, ja, tev nav jādomā, tu dod virsū gāzu, nobremzē, ja, un viņi tā kā automāts, kā mašīnai, tā tikai jūtās, viņi tā vairāk sporta režīmā ir sevišķi labi jutās, ja, kad viņi tur apstājās, dod virsū, apstājās, ja, tur visi tie ātrumi, ja, viņi cenšas ar ātrumiem bremzēt. Lūk, bet 20,000. Un savā ziņā e-klaši, tas pats tikai, tu pats pārslēdz ātrums. Un, jā, tas pats pateica, jā, tā kā Honda, viņai ir, jā, ar tādu nelielu spēku, jā, bet, pats tas mehānisms, jā, ka to piespied, tur nospiežās sajūgs, jā, un viņš pārslēdzās. Viņš bez sitieniem, bez nekā, tur vienkārši dod virsū. Un viņš, jā, vienīgais tā ātruma ķepa, jā, man būtu jāpieregulē, jo tur viss svars sanāk uz priekšu sēdi, jā, un, galīgi savādāk braukšana, jā, bet, ir tiem, kas patīk tie ielas moči, jā, tie strīd, jā, un vienkārši perfekti tāda. Tādā ziņā, jā, ļoti, tāda, kā lai saka, pieredzīte. Un kur vēl var pabraukt pa 20 eiro ar jaunu moci, jā? Tās 15 minūtes, jā, bet pat rasi, jā. Labi, es vēl šodien kustos, vakar bija pirtī, un muguru sapūta man. Bet, jā, tiešām bija tāds interesants pasākums. Lūk, un, lai jau viņam viss izdodās, lūk. Bet, nezinu, kas tur vēl dūro, tur viņam stends bija, nebija, jo šodien man šķiet viss Hondas centrs bija tur. Lūk, kaut kā tā. Labi, pagaidām tad.